Sāc ar dokumentu kopijas izveidošanu savā Google kontā. Pirmajā lapā redzēsi visa gada satura plānu. Šī ir vieta idejām un mērķu pierakstīšanai. Gada skats ir sadalīts pa ceturkšņiem, jo tā ir vienkāršāk plānot un ātrāk sasniegt mērķus. Atceries, ka esmu piezīmējusi svarīgus komentārus. Noteikti tos izlasi. Šeit redzēsi paraugus ceturkšņu mērķiem. Tos vari izmantot vai pārrakstīt, vai pat dzēst, ja tev nav aktuāli. Saturs ir sadalīts 4 dažādos virzienos, kuros vari veidot un ģenerēt idejas savam saturam. Šeit ir katram mēnesim atbilstošais lauks. Noteikti izlasi manus komentārus. Noteikti raksti visas idejas, kas ienāk prātā. Katrā no satura virzieniem. Tas var būt jebkas, un tam nav jābūt perfekti. Vari rakstīt arī vairākas idejas vienā laukā, cik vien tīk. Tālāk ej uz aktuālo mēnesi. Šeit redzēsi visus sociālo mēdīju kanālus. Ja kādu no tiem nelieto, droši to dzēst, lai vieglāk pārskatīt. Atceries, ka arī šeit ir svarīgi komentāri, kurus noteikti ir vērts izlasīt. Skats ir sadalīts pa nedēļām, lai vieglāk orientēties un veidot pārskatāmāku plānu. Šeit esmu jau atzīmējusi dažādas satura idejas, kuras var izmantot, pārveidot vai dzēst. Var arī pārkopēt saturu uz citu mēdīju un nomainīt tā statusu. Šī ir vieta, lai piezīmētu savu postu pavadtekstu idejas. Noteikti to izmanto. Katrai publikācijai vari nomainīt statusu. Tās vari arī labot, ja ir vēlēšanās. Tālāk skatot katru mēnesi, atceries pārlasīt visus komentārus. Esmu atzīmējusi datumus, kad ir vērts sākt gatavoties kādai kampaņai un visus svarīgākos marketingā nozīmīgākos datumus.